Atkal 5 punktu uzdevums atrasina vienādojumu 2 reiz 2 pakāpē x mīnus 3 dalīts ar 2 pakāpē x plus 5 vienāds ar 0. Nu, mums mērķis būtu apzīmēsim 2 pakāpē x ar kaut kādu a. Šis a nedrīkst būt vienāds ar 0, un 2 pakāpē x noteikti ir jābūt lielākam par 0. 2 reiz a mīnus 3 dalīts ar a plus 5. Ievietojam šo a iekšā izteiksmītē. Pareizināsim abas puses ar a, lai atbrīvotos no a saucējā. 2a kvadrātā plus 5a jau saliksim pa vietām, mīnus 3 ir 0. Nu ko, kvadrātu vienādojums, rēķinam diskriminantu. 5 kvadrātā ir 25 mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 3. Jā, formula lapās diskriminantu formula vairs nav 12. klasē. To mēs mācījāmies jau līdz 9. klasē. Iegūstam 25 plus 24 ir 49. Nu, saimniecībā pēc tam noderēs, tas ir 7 kvadrātā. Pirmā sakne. Mīnus 5, mīnus b, plus sakne no diskriminants, dalīts ar 2a, 2 reiz 2. 2 ceturtās ir viena puse. Saīsinājām. A2 ir mīnus 5, mīnus sakne no diskriminants dalīts ar 2a, mīnus 12 ceturtās ir mīnus 3. Tas ir negatīvs skaitlis, un tas mums neatbilst uzdevuma nosacījumiem. Mums šim a jābūt pozitīvam. Nu, tādā gadījumā rēķinam tālāk 2x, tātad mums ir viena puse, ievietojām sākuma izteiksmītē a vērtību. 2x viena puse, pārvēršam pa divnieku pakāpi ir 2 mīnus pirmajā. Nu, un pielīdzinām, x ir vienāds ar mīnus 1. Un tā arī ir atbilde. Paldies par uzmanību!